Sveicu jūs Unimax darbnīcā, un man ir recepte, kā savienot visus savus elektriskos instrumentus ar darbnīcas putekļsūcēju. Aptuveni pirms 10 gadiem es nopirku putekļsūcēju tieši no Nilfiska, kas citādi ražo. Putekļsūcējus arī instrumentu ražotājiem, piemēram, Narex, Makita un noteikti arī daudzām citām zīmoliem. Un es nomainīju šādu izliektu uzgali, uz kura tiek uzlikti piedaruni vai teleskopiskā caurule, pret šādu adapteri, kas ir tieši paredzēts elektriskajiem instrumentiem. Un es biju mazliet pārsteigts, ka apmēram puse no šiem instrumentiem ar to nav sadarīgi. Vienkārši tas viņiem neder. Es nebūtu pārsteigts, ja tas derētu vienam zīmolam un citam ne, bet tas neder pat vienas zīmola ietvaros. Man, piemēram, ir 4 instrumenti no viena zīmola, un kamēr vienam tas lieliski der, tas ir jaunākais, tad pārējiem 3. Nē. Es vēl saprastu, ja tas būtu pie tā lielā mafla, kas, cik es zinu, ir tirgū jau apmēram 35 gadus, un joprojām tiek pārdots, tāpēc tam varētu būt kāds neliels atipisks elements. Un tas pats attiecas uz šo lentas slītmašīnu, kas noteikti arī ir novecojušais modelis, bet mani mazliet pārsteidz, ka tas neiedara šajā ļoti populārajā, kombinētajā frēzē. Iespējams, ka jūs jau dažos manos vecākos video pamanījāt, ka es to risināju ar šādu atkritumu cauruli. Tas ir HT caurule ar diametru 40, kurā tieši der putekļsūcēju adapteris. Un uz dažiem instrumentu portiem tas der. Ar otru pusi. Tomēr ne uz visiem. Tāpēc man ir jābūt vairākiem šādiem pseido adapteriem, lai es varētu izmantot visus tos instrumentus, kuros to nevar tieši ievietot. Tas, protams, nav īpaši elegants. Risinājums. Kad es uzgāju šo komplektu no Rotsklera, bija skaidrs, ka man tas ir jāiegādājas. Tas satur 2 galus, un var iegādāties vēl 2 atsevišķi. Tātad es to izdarīju, un es daru, ka tāpat kā man arī jūsu elektrisko instrumentu kolekcijā. Tas aptvers visus tos savienojumus, kas jums tur ir. Vēl viena šo galu priekšrocība ir tā, ka tie ir patiešām mīksti. Tāpēc jūs varat tos pielāgot arī dažādiem netipiskiem veidiem, piemēram, dažādiem ovāliem šķērsgriezumiem un tam līdzīgi. Un otrā šļūtenes galā ir šāds ports, kas lieliski der atverē. Darbnīcas putekļsūcējā. Gan putekļsūcēja gals, gan instrumentu galiem ir kreisais vītne, kas ieskrūvējas šļūtenē. Un arī abiem galiem ir šāda rotācija, tāpēc šļūtene jums nesapīsies mezglos. Tas ir ērti. Vienīgais nelielais trūkums ir tas, ka katru reizi, kad vēlaties nomainīt galu, jums tas ir pilnībā jāatskrūvē no šļūtenes, kas aizņem dažas sekundes. Bet es varu iedomāties, piemēram, elegantāku risinājumu, ka tur būtu kāda ātrā savienojuma sistēma. Laikam man būs jāizstrādā pašam sava nosūkšanas komplekta versija. Šī šļūtene izskatās ļoti īsa, apmēram metru gara, kas tā arī ir, bet tā ir izstiepama, tāpēc jūs to varat izstiept līdz pat 4 metriem. Tam ir sava priekšrocība, piemēram, kad slīpējat kādu lielāku virsmu un ar slīpmašīnu braucat šurpu turpu. Tādējādi izvairoties no problēmas, kad parastā šļūtene ķeras pie malas, tās plāksnes, kuru apstrādājat. Rotsklera nosūcēja sistēma man atrisināja ne tikai problēmas ar rokas elektriskajiem instrumentiem, bet pat ar galda zāģi. Es diezgan ignorēju šī pārsega izmantošanu ar nosūcēju, jo tiklīdz šo šļūteni pievienojot lielam darbnīcas nosūcējam, tas tāpat vispār nedarbojas. Tāpēc man ienāca prātā, ka varētu pievienot darbnīcas putekļsūcēju, bet tas tur atkal nederēja. Bet tagad viens no tiem uzgaļiem der kā uzliec. Šo es pievienošu darbnīcas putekļsūcējiem un to pieslēgšu tajā pašā kontaktligzdā, kur man ir lielais nosūcējs. To kontaktligzdu es kontrolēju ar tālvadību, tāpēc pēc tam var ieslēgt abus putekļsūcējus vienlaicīgi. Un patiešām tas darbojas lieliski. Varbūt jūs jautājat, kāpēc es tik rūpīgi vienmēr risinu nosūkšanas jautājumu, papildus tam, ka vēlos, lai darbnīcā būtu relatīvi tīsa. Ko saprotu, ka ne katrs to vēlas? Tas ir arī labi elpošanas ceļiem. Es gan izmantoju filtra pusmasku, bet ja vēlos izdarīt tikai kaut ko mazu ātru, tad, protams, to nelietoju. Un tad nosūkšana patiešām noder. Saites uz visiem produktiem atradīsiet kā parasti aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena un ar nepacietību gaidu drīzu tikšanos Unimax darbnīcā.